sauc Rāvs. Un mani sauc Martins. Un šis ir raidījums Rāvs gatavo. Mēs neesam pavāri, bet mums ļoti patīk gatavot. Tas ir mūsu hobijs. Un šis raidījums ir veltīts māmiņu dienai. Es savu mammu aizstāvēšu ar šiem maziem zobbakstāmajiem kociņiem. Ew, nav godīgi. Mēs mammu pārsteigsim ar šokolādes sirsniņām. Jūs gan jau visi zināt, kas ir šokolādes desa, un šodien mēs to uztaisīsim sirsnīgāku. Šī vienkārši ir diena, lai pateiktu, ka mūsu mammas ir vislabākās un visforšākās. Un atcerieties, ka jums arī jāapsveic noteikti sava vecmamma, vecmamma. Labi, bet tagad laižam ciemos. Laižam! Šodien mēs esam atbraukuši ciemos uz lielāko un modernāko cepumu ražotni visā Ziemeļa Eiropā. Smaržo pēc cepumiem! Kā redzat, šeit viss ir ļoti liels. Piemēram, šie ruļi, ar kuru palīdzību tiek izspiestas cepumu formiņas, katrs sver 360 kilogramus. Šeit mēs redzam, kad ir burtiņi, ja? Tur mēs redzam, kad jau ir kaut kādas formas. Kas šitas tāds ir, varbūt jūs atpazīstat? Vinijs pūks? Jā. Kas tas ir? Kaut kāds mīklas lietus? Jā, tātad tā ir mīkla, to tu pareizi uzminēji, bet tas nav lietus. Tātad mīklu augšā maisa, tur ir virtuve. Un tad viņu padod pa šo reni, kur viņa krīt lejā uz ruļiem, kurus mēs jau iepriekš apskatījām. Jo arī viens tas mīklas pikuts sver 600 kilogramu. Tagad tu ar mammu taisi piparkūks, jūs parasti noliekat kilogramu, vai ne, to čabulīt? Es vienā reizē nolieku 600 kilogramus. Bet kā visu laiku tur var būt tie cepumi, ka nebeidzas? Tāpat kā tu no rīta zini, piecelties, izmazgāt zobus, apēst brokastis, uzvilkt bikses. Šeit arī zini visu, kas viņiem jādara, lai beigās būtu cepumi. Šos jūs droši vien pazīstat. Tie ir selgas cepumi, kurus Latvijā šķiet ik katrs bērns ir pagaršojis, bet blakus telpā tikmēr top cepumi, kas ceļos uz Zviedrijas veikaliem. Plāniņi, 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 plāniņi. Beigās mēs redzēsimies, ka viņi bišķi pacelsies. Ja? Tagad viņi tik plāni tā kā cauri, ka varētu spīdēt. Kur viņi tagad iet? Ko šā zīme varētu nozīmēt? To, ka tur ir cepete. Ka tur ir ļoti, ļoti karsts. Šī ir cepeškrāsnes. Paskaties, redziet, cik gara. Katru dienu caur šo krāsni izbrauc vairākas tonnas cepumu. Tagad mēs redzam, ka cepumi ir iznākuši no krāsnes. Kas notiekās tālāk? Šos cepumus savāc, un viņiem operators mēra, vai viņi ir atbilstoši. Tur divi ir pazuduši. Un ko mēs zinām uzreiz, ja tur nav cepumi, kur viņi būtu varējuši pazust? Martina vēderā. Martina vēderā. Tur ir bijuši cepumi, nepilns aplīts, un viņi ir nolasīti tur iepriekš atpakaļ. Kā rekor arī augšā spogulītī operatori, kas ir tur, var redzēt pilnu līniju apjomā, ja viņš strādā ar skatu uz šo pusi. Un viņi tagad visi iet atdzesēties. Kā jums liekas, kāpēc svarīgi ir atdzesēt cepumu? Lai viņi ir cieti? Jā, tas ļoti gudrs. Selgas kvadrātiņu cepumiem ir 10 dažādas garšas. Klasiskā šokolādes un iebiezinātā piena ir vispopulārākās. Bet pavisam šajā ražotnē top vairāki simti dažādu garšu, formu un veidu cepumu. Kā jūs tagad redzat, tie cepumi, kā jums liekas, ir vienādi? Jā. Tas ir arī tas perfektais, ko ražotājs mēģina panākt, ka visi cepumi ir identiski un viņi visi ir vienādi. Pirms dodamies skatīties, kā notiek cepumu pakošana, mums jāielūkojas kādā īpašā telpā. Un tā kā šeit ir ļoti daudz smagu lietu un augstu plauktu, tad obligāta prasība visiem ienācējiem ir ķiveres. Tā, nu kā jums liekas, kas ir tas, ko mēs redzam? Izēju materiāli. Jā. Es redzu kastes, kurās ir kastes, kurās varbūt būs kastes. Tātad mēs zinām, ka mēs gribēsim dabūt cepumus, Jā. un mums viņus kaut kur vajadzēs ielikt. Jā. Mēs redzam, cik daudz dažādu materiālu, jo tieši tik daudz dažādu cepumu mums ir. Līdzīgi kā jums skolā, arī šeit cepumu ražotnē darbiniekiem ir pašiem sava tāfele. Tajā katra diena tiek iekrāsota ar zaļu vai sarkanu krāsu. Kā jums liekas, kas ir šis? Tas, ka viss ir labi. Jā, principā
Nu, mums būtu 10 balvas no 10, ja mums skolotāja liktu. Ja viss ir kā nākas, tad cepumi var doties uz pakošanu. Bet arī šeit operatori drošības pēc vēl uzrauga, vai kādam nav nolūzis stūrītis, vai nav palikusi kāda mīkla sastīte. Un tikai vienādos un perfektos cepumus sūta pa līniju pie robotiem, kas tos skaisti iesaiņos. Mēs redzējām, ka cepumi nāca gar sienu, tur. Reku viņi ir atnākuši. Un skaties, redzat, tā kā astoņkājs. Viņš pieņem, piesūc klāt, ieliek vietā. Paņem, piesūc klāt un ieliek iekšā. Viņu sauc Robis. Nu, tas ir robots, jā. Un tas ir ļoti forši, kad ir šādas iekārtas, jo savādāk dienas garumā tas ir ļoti, ļoti smags darbs. Un tā raitā tempā cita pēc citas cepuma kastes ceļo uz noliktavu. Tā kā mēs varam saprast, cik daudz cepumus mēs ražojam, cik daudz tie kilogrami ir, kad jūs man prasījāt, cik tad cepuma vienības mēs sataisam. Širik! Mums ir ļoti daudz cepumu, no kuriem mēs tagad taisīsim sirsnīgo šokolādes desu, jeb saldās sirsniņas. Tā ir ļoti vienkārša recepte. Mēs paši viņu pagatavosim un pārsteigsim mammu. Bet no cepumiem mēs neuztaisīsim neko, tā kā braucam iepirkties. Laižam! Es šodien gribu ņemt ratus, bet man nav kāpatu. Tu vari paņemt manu maku? Protams. Labi, ejam. Mūsu skenerītis. Skenē. Neiet iekšā. Pirmo. Un olas. Varbūt paņemam šoreiz vienkārši šīs olas, nevis tās no leduskapja. Jā, kuras mēs ņemsim? Šīs vai šīs? Man vienkārši patīk, ka tur ir visniņu ziepa, jo mēs ņemu šīs. Labi. Tev ir jāskanē paka, nevis roka. Martīns ir 5. Man ļoti garšo šie mango. Es viņus varu ēst konfekšu vietā. Mēs ņemsim šos. Tev Atkal aizmirsi. Kāds kratis? Un mums vajag lasbriekstus. Opsties, cik forši! Te ir karodziņi. Tu zini, kas ir tas? Es zinu šo Kanādu. Vai mēs varam ņemt to? Jā, mums arī vajag šīs žāvētās dzērvenes. Neliec cik tuvu. Zini šo? Dienvidāfrika. Labi. Zini šo? Es zinu šo. Nu? Turcija. Tu, Ralf, zini šo? Es tādu karogu pat redzējusi neesmu. Tā ir Kambodža. Kambodža. Te jau tāda geogrāfijas stunda sanāk. Aiziet, paķert kādu suņu gardumu, mēs brauksim pie Marko. Jēj! Es jau likšu. Kur ir mans maks? Tā, kas man jādara? Pirmais jānobloķē kartes, lai neviens viņu nevar izmantot. Tā, es eju aplikācijā. Labi, ka es varu nobloķēt, tas ir tiešām gudri. Ja es pazaudēju karti, es vienkārši viņu nobloķēju. Ralf, kam tu zvani? Mammai, es pazaudēju karti. Kā pazaudēju? Es stulbenis. Pārreiz es tev viņu iedevu. Es dabūju suņu gardumus. Tas labi. Labi, es samaksāšu. Labi, liekam visu maisā. Nopelnītā manas Rimī nauda 19 centi. Mēs esam bagāti. Martin, kamēr tu lasi čeku, es jau esmu gatavs. Ejam. Labais. Esam atpakaļ virtuvē, un Martins ir sajūtis prātā. Labi, pirmais, ko mēs izdarīsim, mēs ieliksim apgrauzdēties riekstus. Šī kaka ir spēcīgāk par mani. Es ielikšu apgrauzdēties riekstus. Atveries. Tev ir jāsasmalcina viss šis. Es griezīšu ar šķērēm, jo ar nazi būtu grūti, tāpēc, ka viņi tādi cietāki. Es tagad salauzīšu cepumus. Vajag apmēram šitik lielas gabaliņas. Ko tu griezīsi? Es griezīšu mango. Žāvētus mango, tas ir svarīgi. Kāpēc nevar svaigus, Ralf? Kāpēc tu, piemēram, nevari brokastīs ēst jēlas olas? Kāpēc nevaru es varu? Labi, tas tā kā būtu. Tagad mums ir jānosver arī šādi te ananāsi. Ir ananāsi. Un dzērvenes. Zaļš ananās. Es pagaršošu. Var likt klāt visādus žāvētos augļus.
Ralf, mango ir sagriezti. Tu zināji, ka mango lielākā audzētāja valsts ir Indija. Tur saražo gandrīz pusi no mango, ko vispār saražo pasaulē. Bet lielāko daļu mango arī turpat apēda. Kāpēc viņi apēd? Nevar vest uz Latviju? Kaut ko jau arī atved. Kā tu to visu zini? Mans mīļākais priekšmets skolā ir dabas zinības, un es arī mājās daudz mācos vēl papildus. Kas ir tavs mīļākais priekšmets? Sports un mūzika. Kāpēc mūzika? Man nepatīk mūzika. Man patīk, jo man ir ļoti foršā skolotāja. Kāpēc tev tik ļoti patīk dabas zinības? Pirmkārt, man ļoti interesē cilvēka ķermenis un kā viņš strādā. Un man arī ļoti patīk ēdiens, tāpēc, jā. Skaties, kāds ir jādara. Tu necep pīrādziņus. Un mums vajag noņemt šiem riekstiem miziņas. Martin, vai tu zini, kā to izdarīt? Jā. Un ar... Ko tu dari? Tu nevari vienkārši riekstam gulties virsū. Tad tā tas jādara. Šis ir lielisks veids, kā tos riekstus no mizām atbrīvot. Viņi ir tik forši silti. Varbūt sasmalcinam? Mums vajadzēs tos riekstus sasmalcināt, bet ne piestā. Tev garšo rieksti? Dažus ēd, dažus ne. Šī recepte ir ļoti laba, jo te jūs varat likt, ko vien gribat. Tagad mēs varam sasvērt sviestu. Sviests ir ļoti veselīgs. Kā ir, Ralf, sviests ir veselīgs? Nē. Sviests ir ļoti neveselīgs. Bet kā jau mēs vienmēr sakam, svētki ir domāti priekam, jautrībai, un tad mēs varam panašķoties. Es aiziešu izkausēt sviestu, jūs parunājat ar Martinu. Es esmu sviests, tu esi sviests. Martin, tava dziesma ir sagājis sviestā. Bet mēs taču bijām uz foršu teātri, Dailas teātrī, Pīters Pens sajiet sviestā. Viss smieklīgākais bija tas, ka viens no aktieriem karājās un viņam bija pliks dibens. Labi, Martin. Mūsu sviests tiešām izkusa. Tu vari paņemt un sakult olu. Ola manās biksēs. Ola tavās biksēs. Ola visu biksēs. Ola ir šeit. Es tik teicu, ka man patīk mūzika. Jā, nelaidiet Martin mikrofona. Tas nebeigsies labi. Martin, varbūt tu kaut ko vari norepot. Mana ola ir manās biksēs, tavās biksēs ir ola. Man garšo olas, es ēdu olas. Es brokastīs ēdu olas, visu laiku ēdu. Man garšo olas un es viņas ēdīšu. Ralf, tu prasīji, lai es repoju. Es no tevīm paņemu šo un lēnām lej man te klāt sviestu. Aiziet. Tagad pievieno kakao klāt mūsu. Tā te viss tas pēc ēdam karotes. Bija pusīte un ar mazu kaudziņu. Tas izstāst tik labi. Labi, es zinu, es repoju muļķīgi, bet es māku arī norepot normāli. Piemēram. Man īstenībā ir netīri, bet es gribu sakārtot, bet es to nevaru. Es gribu visu sakārtot, bet man ir slinkums. Es to nevaru, jo man ir grūti. Tā gan būtu lieliska dāvana, ja tu pēkšņi sakārtot savu istabu. Mamma būtu priecīga. Tūlīt. Mārtiņ, tas nebūs tūlīt, tev tur vajag vismaz 3 dienas. Kas bija tas? Sakārtoju. Mums šai masai vajadzēs arī saldumiņu, tāpēc mēs pievienosim kondensēto pienu. Es neko nejūtu, jo burka ir cieta. Jā, mums ir šāds te lielisks attaisāmais. Tas ir daudz labāk nekā izmantot šo te, jo pēc tam, kad tu viņu dabū nost to vāku, tev ir vāks, ko tu vari uzlikt atpakaļ. Ralf, man ir jautājums, kā tu taisies uzlikt atpakaļ? Bum! Jāpamēģina, lai zinātu, ka nav vecs. Jā, Martins mēģina vienkārši atrast attaisnojumu, kāpēc, lai iestu. Labi, Viņa ir netīra. pievienojam nedaudz. Labi, aiziet. Visu. Un tagad es vienkārši iemaisīšu viņu. Ak, Dievs, tā masa palika daudz stingrāka. Mēs šo masu liekam iekšā lielākā bļodā, pie kuru mēs jau iepriekš salikām cepumus. Varētu būt daudz saldāks. Labi, Martinam vienkārši nepatīk rūgtas lietas.
Un tagad mēs ņēmam un ar silikona lāpstiņu visu iztīram ārā. Tas bija tik rūgts, ka vajag saldumu. Martin, beidzies to pienu kondensēto. Daudz kas cits arī ir garšīgs. Martin, tu vari arī likt visu citu jau iekšā. Aiziet, mango! Hop! 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 Un tieši tik vienkārši tas ir. Ralf, varu pamaisīt? Jā, mēs esam gandrīz jau visu izdarījuši. Tagad mēs tikai saliksim formiņās, ieliksim leduskapī un pēc pāris stundām saldais gatavs. Bet varbūt piezvanām Normundam un pajautājam, kā viņas labāk beigās noformēt. Laba ideja. Viņš noteikti pateiks, kā vairāk iepriecināt mammu. Jā, labi. Mammuku. Čau! Mēs taisam kaut ko līdzīgu šokolādes desai, lai iepriecinātu mammu. Varbūt tev ir kāds ieteikums? Čau! Man tiešām ir ideja, kā jūsu desertu padarīt gan gardāku, gan arī veselīgāku, neizmantojot dekorā pūdercukuru. Izmantojiet augstumā žāvētus augļus vai ogas, sasitiet tos piestā, kārtīgi smalki, tā kā pūdercukurs, un pārkaisiet savu desertu. Būs arī lieliska krāsa un garšos. Vienkārši burvīgi. Paldies! Atā! Nu ko, jāpabeidz sirsniņas, un tad varam izdekorēt vismukāk! Un tagad mēs ņemam mūsu masu un liekam viņu formiņās. Bet mēs viņu tā piespaidam, lai viņa ir tāda ciešāka un lai sablīvējās. Bet to vajag darīt ļoti uzmanīgi un nevajag steigties. Šajai receptei ir ļoti daudz labu lietu. Vienu. Piemēram, viņa nav jācep. Ļoti laba. Otrkārt, viņa ir garšīga. Izmēģiniet. Šis ir varbūt nedaudz ķēpīgi, bet tas nekas. Mēs pabeidzām. Tagad es šo aiznesīšu uz leduskapi. Kamēr mūsu sirsniņas sastings, viņa vismaz 2 stundas jāsastingst, mēs liksim lietā Normunda padomu. Mums tagad ir lielfilizētas avenes, un mēs viņas ar piestiņu sabērzīsim, lai mums ir pulveris, ko uzbārt pa virsu. Labi, un tagad es ņēmu un iešu smaļu. Apskatieties, kādas viņas izskatās. Tik smukas. Uzliekam uz šķīviem. O, jā. Šis būs tev. Un šis būs man. Viņi stāv kājām gaisā, Rolf. Tagad mēs izdekorēsim. O, Rolf! Jā! Sirsniņas forma! Kā mums tā sanāca? Labi, tagad mēs viņu ņemam un ieliekam sietiņā. Un nedaudz pavisam vāji ar pirkstu var uzsist un apstieties, cik smuki. Ja tu noņemtu tev šokolādes sirdi nost, tad būtu sirds uz šķīvīša. O, man ir vēl viena ideja. Ko tu dari? Man būs 2 sirsniņas. Viena uz šķīvja un viena, ko var likt vēderā. Jau pietiks, man arī vēl vajadzēs. Apstieties, kā sanāca, mamma ļoti priecāsies. Šī būs labākā mammadienas dāvana. Šoreiz ņemiet tēti aiz rokas un uz virtuvi gatavot. Un atceries, uzzīmē savu mīļāko ēdienu un piedalies konkursā. Iesūti savu zīmējumu TV3 un laimē dāvanu karti 30 eiro vērtībā no Rimi. Un arī foršu dāvanu no mums. Ātri, lēti, garšīgi. Gatavot ir stilīgi. Un mēs sveicinām mūsu mammu, vecmammu, omi, vecvecmammu un visas mammas Latvijā. Lai jūs visi šodien lutina un tiekamies nākamajā sērijā. Atā! Nu ko, nogaršojam? Jā! Ļoti. Un tā avene piedod tādu patīkamu skābumiņu. Tas skābumiņš ir ļoti labs. Noteikti vajag galvenas. Tas labākais, ka jums jāizmēģina, un es zinu, ka jūs esat tik labi, ka jūs to darīsiet. Varbūt neapēdam visus? Kāpēc? Jo tas bija mammai. Ups.